Labdien! Svētkus mēs gluži automātiski mēdzam dalīt personiskajos un valsts svētkos. 4. maijs, ko svinam rīt, protams, pieder valsts svētkiem, taču, ja tos neatzīmē katrā ģimenē, tādējādi akceptējot, tad jau tiem zūd jebkura nozīme un jēga. Un tālāk šodien mēs runāsim nevis par svētkiem un valsti, bet gan par ļoti dažādām ģimenēm, kādas dzīvo Latvijā, un to, kā tad šīm ģimenēm klājas. Šajā sarunā piedalīties piekrita Aivita Putniņa un Arnolds Cerbuls. Parasti, kad mēdzam teikt ģimeni, tad iedomājamies vīrieti, sievieti un viņu kopīgos bērnus. Taču Latvijā ir ļoti daudz ģimeņu, kuras izskatās pavisam savādāk. Mūsu nākamais stāsts no aizputes ir par māti un meitu, kuras faktiski viena otrai ir vienīgās, dzīvo kopā, un varbūt no daudziem līdzīgiem stāstiem šo atšķir fakts, ka viņām abām ir kopīgs, ļoti interesants hobijs. Valda un Inguna ir māte un meita. Abas kopā dzīvo vienas, taču viņām ir vismaz 600 aizbilstamo. Šie bērni ir daudz paklausīgāki un rātnāki par parastiem, jo tās ir lelles. Aizputnieces māte un meita mazajā pilsētiņā izveidojušas leļu muzeju un vada dienas meklējot, labojot un pucējot aizputnieku izmestās vai atdotās skaistules. Pamazām muzejs kļuvis par vienu no populārākajām apskates vietām Aizputes pusē. Atrod, izrok no grūžkastēm un tev uz ielas paceļam nomestas, vai kaut vai fragmentus, rokas, kājas, jo daudz lelītes ir bez rokām, bez kājām, un tad liekam kopā no 2 no 3 lelēm saliekam vienu. Lele pie mums nonāk gan plika. Ir kādreiz kāds lupats, bet tas tiek. Un tad viņi tiek atmazgāt. Šito varētu mazgāt ar tādiem parastiem līdzekļiem, bet lelītes, kam ir man tie garie kuplie mati un viss, viņas nemaz ar vienkāršo šampūnu nevar un ziepēm mazgāt. Man tur vajag speciāls šampūns, tāpat kā cilvēkiem. Tāpat vajag Pantene Pro V un visus pārējos, lai mati būtu mīksti un spīdēti. Ja atkal būs darbs ar protēzi, ja nedabūsim otru kāju. Tā kā jāliek sludinājums, nesiet kājas. Pašā leļu pārradīšanas procesā starp māti un meitu pastāv stingra pienākuma sadala. Es tā nodarbojos tikai ar to, pašā sākumā ar atmazgāšanu, tad mazliet piekrāsu un ar frizūrām. Tad vēl kurpēm zoles es uztaisu, ja man tā dikti uzplījās. Bet pārējais darbs, tad šūšana, viss ir mammai. Tagad taču daudz bērnu ģimenes skaitās, es esmu daudz bērnu māmiņa, tātad man vajadzīga kalponi. Filmēšanās dienā muzejā iegriezušās vietējās Aizputes skolnieces ar skolotāju. Tas notiekot reti, jo muzeju apmeklē lielākoties iebraucēji. Jā, šī tiešām ir zināma vieta un paldies šim cilvēkam, kurš brauc apkārt gan pa skolām, gan, tiešām viņam liels paldies, man nav ko vairs teikt. Viņa ir izcila aktrise jau, un vēl šāda rokdarbniece, un tas ir fantastiski. Pēc redzētā skolnieces stāsta, ka lelles nekad ārā nemetot un nosoda tos, kas tā dara. Ja man no mājās tagad stāv lelles tur tikai nolikts malā, kad brauc kādu ciemās, kādu māsīts, tad jau maziņi iedod paspēlēties. Paldies par šo milzīgo darbu. Jā, paldies. Lelles muzejā izkārtotas tematiski. Ir izrāžu tēli, kuru lomas vietējā teātrī spēlējusi gan māte, gan meita. Ir puķu lelles, skolnieces, tautu meitas, skaistuma konkursu uzvarētājs un tā tālāk. Vecākajai lellei ir vismaz 100 gadu. Abas smaidot atceras pirmo reizi, kad nācies rosīties pa atkritumu konteineru, līdz izdevies izvilkt tur redzēto lelli. Cilvēks staigā apkārt, es nevilkšu ārā no konteineru lelli, domās bonzen. Strādāt vairs nestrādā, rokās pa grūžkastēm. Kauns, ne. Gaidam vēl, ka paliek pilnīgi tums, kad pastamies pa logu, neviens nestaigā. Ņemam, šī paņem bateriju, es lielots garus gumijas cimdus tādas līdz alkoņiem un ejam uz konteineru. Konteiners tikpat kā līdz malām pilns. Kas mums atlika? Konteineru pārkrāmēt. Protams, ar saviem 10. Bet izrakamies tik tālu, kad lelīti atradām. Lelīti smirdēja briesmīgi, tūlīt lika vannā, nomazgāja, saģerbam.
Nu, un puisi iedevām, nu iznāca ģimene. Šo ģimeni nosauca par gruzīšu ģimeni. Tolaik valdība prasījusi vismaz 3 bērnus, nu jau šajā ģimenē ir 4. Slavenā gruzīšu ģimene šitā te. Tik nedzied. Nē, šie nedzied. Nav Miķels. Tas nav tas, kas Miķels. Nu jau vairs aizputnieki lēles ārā metot reti. Ir, kas tās atstāja pie muzeja vai Valdes un Ingunas dzīvokļa durvīm vai pastkastītes. Citkārt cilvēki dāvina nevien lēles, bet arī audumu atgriezumus un citus noderīgus sīkumus. Māte un meita tad darbojas rūkrokā un vispār ikdienā viena otrai ir lielākais atbalsts. Valda, kas jau ir pensijā un nomokās ar veselības problēmām, saka: es esmu mūsu leļu mamma, bet mana meita Inguna krustmamma. Paņemot to leli rokā, gan arī var noteikt, kāds tas raksturs ir bijis tam bērnam, kas ar to lelīti ir rotaļājies. Ka no citas lelītes tāda labestība nāk pretī. Un es teicu, ir lelīte mājās man, kur, es nevaru, man viņa pilnīgi, atgrūž tā lelē, es viņu nevaru saģerbt. Lūdzu, pamēģiniet iedzīt viņu mājā. Apmeklētāji, īpaši vīrieši, bieži izrāda interesi, kas lelēm zem brunčiem, un pārsteigti secina, ka tur ir viss, kam jābūt. I apakšbikses, i kārtīgas zeķes. Vairāk nekā 600 leļu vidū pagaidām ir tikai 2 vīrieši. Abas uzsver, viens vēl ir puika, un lai visi to redzētu, šim lellim nav bikšu, otrs esot bezkaunīgs vīrietis. Bērni acis ciet, šito te lelli skatās tikai pieaugušie. Vēl caukšā biks. Ja abām vaicā, vai bērnībā pašas nav gana ar lēlēm izspēlējušās, viņas smaida. Lēļu neesot pietrūcis. Toties tagad abas varot sagādāt viena otrai daudz prieka un citiem iespēju atgriezties bērnībā. Man gandrīz jau jāsāk domāt, par ko mums tagad jārunā, par to, ka šāds hobijs kolekcionēt un restaurēt lēles ir neparasts un īpatnējs, vai par to, cik izplatīts vai neparasts ir šāds te ģimenes modelis, kad dzīvo vecāki ar saviem pieaugušiem bērniem kopā. Man jau liekas, ka ievērības cienīgs ir tas fakts, ka vispār tiem cilvēkiem, kas dzīvo kopā zem viena jumta, viens ģimenes apjomā, ir kopā ko darīt. Jo ļoti bieži man ienāca prātā, ka varbūt tās arī pēc visiem tiem parametriem it kā ir tas vīrietis, sieviete, bērni, bet viņiem faktiski nav attiecība. Tas, ka neizdodās ģimeni nodibināt, tas ir ļoti daudziem cilvēkiem tā gadās, vai vienkārši neveicās, vai cilvēki neprot. Un tad dzīvot kopā ar vecākiem, tā ir viena no izejām, ko cilvēki nepaliek vieni, un iespējams, ka tās ir arī sirsnīgas attiecības, kas vieno. Tev ir stāsts arī par stereotipiem, vai neredz šajā mātes un meitas modelī, ja? Tikko kā, ja tur parādītos viens vīrietis, tad visa sabiedrība varētu aplaudēt, redzi, vai ne? Tev ir labs pamats vienai tādai normālai, labvēlīgai ģimenei, bet es domāju, ka realitāte varētu būt pavisam citādāk. Tur, kur tas vīrietis ir vienkārši tā kā tāda nominācija, bet bez tādu satura. Ja? Vīrietis kā nominācija. Tieši tā, jā. Jo viņam, redz, tādā modelī bieži vien ir tā kā tāda burvi nūjiņas loma. Ja? Paredzētā, bet mēs varēsim aiziet pie fotogrāfa, un tur būs tas vīrietis blakam. Man jau patiesībā liekas, ka daudz sakarīgāk ir tas, ja sieviete tā pilnīgi droši uzliek kaut kādu latiņu un kaut kādus standartus, un tik atbildīgās attiecībās kā laulība ielaiž tikai tādu vīrieti, kurš ir spējīgs, kaut kādus šos te kritērijus tā kā izturēt un viņu pārliecināt. Ir tāds ģimenes, kur māte